lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis apostolis Jānis 10. nodaļā. Gods tev, Kungs! Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg, un vilks tās sakampī un izklīdina, jo algā dzim avis nebūk. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva Tev, Kristu! Kungs, mēs pateicamies, ka varam dzirdēt Tavu evaņģēliju, Tavus vārdus, ieklausīties Tavā balsī. Kungs, mēs dzirdam Tavu balsi. Mēs gribam Tev atsaukties un Tev sekot, jo mēs esam Tavas avis. Nāc un vadi mūs caur Tavu vārdu un stiprini mūs Tavā evaņģēlijā, caur Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šodien mēs labā gana svētdienā varam lūkoties uz labo ganu, vai arī lūkoties uz to, ka mēs esam avis. Ir tādi divi skatījumi uz šo. Un šīs svētdienas nosaukums, ko mēs skatāmies Dievs grāmatā, ir rakstīts Misericordijas Domini. Bet tas ir no 89. psalma, kur ir teikts Misericordijas Domini in aeternum cantabo. Par tā Kunga žēlastību es dziedāšu mūžīgi, jeb dziedāšu mūžos. Par tā Kunga žēlastību. Un es domāju, tieši labā gana alegorija, jeb tā simbolu valoda, tā tēla valoda, viņa runā par Dieva žēlastību. Un šī Dieva žēlastība ir tā, kas iedvesmo cilvēkus atsaukties Dievam un ticēt Viņam un mainīties, un tieši tā Kunga žēlastība. Un es domāju, tā ir tāda skaista līdzība, šī alegorija par labo ganu, un viena no tādām pazīstamākajām Bībeles līdzībām, kā mēs varam uzlūkot Jēzu, tieši šis labā gana tēls. Man personīgi viņš vienmēr tāds ļoti tuvs un vienmēr kaut kādā ziņā tā labi uzrunājis, jo kaut kādā mērā tas saskan ar manu dzīves aicinājumu būt par mācītāju, tāpēc es arī Jēzu uzlūkoju kā labo ganu, man tas kaut kā ir tā ļoti labi rezonē. Nezinu, kā tas jums ir, bet mūsdienās patiesībā šī tēla valoda par labo ganu, viņa nav tik organiska, kā tas bija Jēzus laikā, kad sabiedrība, kurā dzīvoja Jēzus pirms tam un arī, varbūt līdz apmēram 100 gadus pirms mums, labi pazina, ko nozīmē kaut ko ganīt lopus, pieskatīt viņus, un vēl mūsu latviešu klasikā ir tur ganu zēnu vasara vai kaut kā tam līdzīgi, ka tur ir tā doma, ka ganīšana, un katrs puisis vai meitene ir ganījis vai nu tur cūkas vai govis
vai varbūt tās pašas saites vai kazas, nu kaut ko mēs esam tā kā zinām, ko tas nozīmē. Pat mazāki bērniņi ganīja tur zosis vai kaut ko vēl tur. Un tā ganīšana, tā kā tās rūpes par to mazo ganāmo pulciņu pieskatīšanu, lai viņš tur neizklīs, neaiziet tur svešā laukā vai vēl kaut kas, lai nenotiek, to kaut kādā ziņā ir iepazinuši. Bet mūsdienās mums tāpat kā bieži vien mums ir ļoti maz zemnieku, tāpat arī droši vien lopkopji ir diezgan maz, un mēs īsti nezinām to simbolu, to tēlu valodu. Viņi jau kaut kā sāk tā kā zaudēties, pazaudēties. Mēs tikai zinām, ka Bībelē ir un labais gans ir Jēzus, un viņš ir labs gans. Vismaz viņš ir labs. Viņš nav sliktais gans. Viņš ir labais gans. Bet kāpēc viņš ir labais gans? Ko tas tieši nozīmē? Tā jēga mums kaut kā citreiz aizslīd, varbūt garām, vai mēs nemaz nepadomājam par to. Bet tā galvenā lieta ir patiešām, ka Jēzus ir labs gans iepratī mums, viņš gana mūsu dvēseles. Mēs esam tā mērķa auditorija, par ko viņš rūpējās. Un jāsaka, raugoties uz to, mēs varam tā iztēloties, tā iedomājos to emocionālo fonu, jeb to iedvesmu, kāpēc Jēzus vispār to runā. Un es iedomājos, ka Jēzus tajā brīdī ir tāds ar tādu mīlestību, viņš saka šos vārdus, es esmu labais gans. Un viņš to saka ar tādu sirsnīgu mīlestību, raugoties uz cilvēkiem. Citur evaņģēlijā ir teikts, ka Jēzus ierauga tos cilvēkus, kas ir kā āvis bez gana, ka kaut kas viņiem nav, viņiem nav mērķa dzīvē, vai viņi nesaskata jēgu, viņiem nav līderi varbūt, kā mēdz teikt mūsdienās. Mūsdienas ir laiks, kurā nav spilgtu līderi, ir tādi visādi tur tie līderi ir. Kāda viņi mums tur ir, vai ne? Mēs neesam priecīgi par tiem līderiem, jo vārds gans arī izsaka šo līderības izteikt. Kaut kas tur ir no tā, ka mēs varam ieraudzīt kaut kādu tādu cilvēku, kaut ko, kam ir vērts sekot, ko ir vērts atdarināt, kur ir tas, jo labā gana tēls, viņš ir tāds, kurš iet pa priekšu. Es esmu daudzkārt jums draudzēji stāstījis, ka es esmu bijis gans 2 vasaras, man liekas, un tur mums bija pilnīgi šķērsām. Mēs gājām tam ganāmpulkam aiz muguras un ar rīkstēm viņas tās gotiņas tur dzinām uz priekšu. Bet tur bija tāds safe play, kā saka, droši iešana, jo tur abās pusēs dzeloņdrāšu žoks un tās govs varēja iet tikai uz priekšu, tur nebija citu varianti, ja? Bet senajā pasaulē jau tur tāda varianta īsti nav. Tur, ja tu ies aiz muguras, viņi skries uz visām pusēm, un tu tur varēsi tā noskrieties, ja tev vēl varbūt sunītis ir, kas tev palīdz, un sunītis ir, viņš neļauj tam ganāmpulkam izskriet katram uz savu pusi, bet risks ir ļoti liels, un tāpēc labākais risinājums ir nevis dzīt no muguras, proti ar rīksti, proti ar motivāciju, tātad bailes. Jo rīksts simbolizē bailes, un Bībeles tēla valodā tā ir bauslība, jeb likums, kas mūs dzen, kas mūs ierobežo, kas mūs motivē ar sodu, ar sankcijām, ar ierobežojumiem, ar morālisku kaut kādu spriedzi un spiedienu, bet iet pa priekšu. Labais gans ir nevis tas, kurš iet aiz muguras un tu dzen un saka, jūs esat sliktie, jūs esat nekādi nemāku, jūs vispār nemākat dzīvot un vispār, kas tie tā par cilvēkiem, bet viņš iet pa priekšu. Viņš iet pa priekšu, tas ir labais gans. Un kļūt par labo ganu, ganāmpulkam, pat govīm, kuras es esmu ganījis, ir vispār sarežģīts jautājums. Jo tu vari kļūt par labo ganu tikai tad, ja tev seko tās gotiņas, ja, kas ir tā vara līderis. Ja tu ej ar tām līderēm tur kopā pa priekšu, tad viss tas bars tev sekos. Tur kaut kāda daži outsider varbūt tur šat tad ir, kas tur kaut kur aizklīst, tad tur vajag to sunīt vai paskrīt pašam. Bet patiesībā viss bars seko. Un es ieraudzīju arī vienu tādu ganu, kurš
tādā tā vasaras nometnē tās goras tur bija, un tas gans dzīvoja ar viņām visu laiku, tajā visā vasarā, apmēram kādu mēnesi. Viņš dzīvoja ar to ganām pulku, un tās govis pie viņa pierada, pat govis, vai ne? Un tāpat arī ir ar avīm. Tās avis kļūst paklausīgas ganam un dzird viņa balsi un viņam seko. Ne jau tāpēc, ka viņš tagad pēkšņi kļūst par tādu uzticības personu. Vienkārši tas, ka viņu pazīst. Jau no maza jēriņa laikiem viņu pazīst. Viņš ir pieņēmis tās dzemdības tām avīm. tur pat ir tas, viņš kopā, tā dzīve norit kopā. Viņas viņam uzticās, jo viņas ar viņu kopā tur ir. Un tā ir tā tēla valoda, un tāpēc labais gans ir tas, kurš iet pa priekšu. Un arī garīgā nozīmē mums ir vieglāk, kad mums kāds iet pa priekšu un vadīt arī draudzi, piemēram, arī sabiedrību, ir daudz veiksmīgāk, kad ir personisks piemērs, kad tu redzi to cilvēku dzīvi, kad tu uzticies nevis tāpēc, ka viņš ir formāli līderis, vienkārši priekšnieks, ja? Vai priekšniece, bet tāpēc, kad tas ir labs skolotājs, viņš ir labs, viņš sava darba meistars, viņš zina, kā tas viss ir, viņš zina to dzīvi, un, piemēram, garīgā ziņā tas cilvēks dzīvo pats garīgu dzīvi. Veiksmīgs, piemēram, draudzē ir tas mācītājs, kurš pats dzīvo kā kristīgs cilvēks. Un viņam var vienkārši pajautāt par dzīvi, jo viņš ir gājis cauri tām pašam garīgajam ēršķainam ceļam, nevis ir tikai teoloģiskas zināšanas, bet ka tur ir pieredze garīgajā dzīvē, pieredze ar neveiksmēm, pieredze ar uzklausītām lūkšanām, ar neuzklausītām lūkšanām, pieredze ar vilšanos, pieredze ar grēkā krišanu un atkal piecelšanos. Un tad tas cilvēks var tev palīdzēt, un viņš saka, man ir bijis šādi, un tā padomāšana daudz labāk. Mēs nesen bijām mācītāji tālāk izglītības kursos, un man pilnīgi ekspromptum, proti no tās situācijas nācās vadīt vienu koleģiālo grupu, un tad mēs kopā ar mācītājiem runājām, un tieši šī koleģiālā, kad tu kā kolēģis esi ar citiem kolēģiem un nevis māci to otru cilvēku, kā dzīvot, bet saki, man ir bijusi līdzīga situācija, vai arī es tagad piedzīvoju kaut ko līdzīgu. Man nav visas atbildes, bet mēs piemēram, šo visu izdzīvojam tādā veidā. Un tad tam cilvēkam, mācītājam, vienkārši draudzes cilvēkam, kuram varbūt ir problēmas lūkšanās vai problēmas vēl ar kaut ko, viņš jau pastīties, manā situācijā tas cilvēks vai mācītājs, viņš šādi rīkojās, un es mēģināšu darīt tāpat. Vēl ir arī tā, ka mēs varam lūkoties uz baznīcas tradīciju, kas arī ir piedzīvojusi, jo baznīcas tradīcija 2000 gadus pieredzē, kas arī saka, ka šādi cilvēki tiek galā ar saviem trūkumiem, ar savām dvēseles kaislībām, ar grēkiem, kā tur tiek galā, kā ir tikuši galā visi šajā lielajā baznīcas pieredzē, kā cilvēki ir izdzīvojuši un savu dzīvi spējuši noturēties un būt ar Kristu, jo šī pieredze patiešām ir liela. Un tāpēc labais gans ir tas, kurš iet pa priekšu un rāda savu piemēru, un viņa balss ir ne tikai Dieva vārds, Bībeles teksts, ko mēs lasām, tā ir viņa balss. Tas viens ir tas, kad mēs dzirdam, kā Bībele uz mums runā. Mēs lasām Bībeli un tā mums dziedina, mums palīdz mūsu grūtībās, jo caur šo Bībeles inspirēto tekstu mēs dzirdam šo Dieva balsi, kas mūs mierina, kas mūs dziedina, kas mums liek atmosties no garīgā snauda, kas mums liek sapurināties un atkal piecelties un sekot Kristum, bet šī balss arī tad, kad es lūdzu Dievu, mana sirds rezonē kaut kā tajā visā. Šī balss ir tajā, kad jūs klausieties mācītājas prediki, šī balss, kad mēs dziedam dziesmas, kad mēs domājam par Dievu,
tad šī balss runā kontekstuāli, viņa runā caur šo uzrunāšanu, tajā mūsu sirds ir tā, kas dzird šo Dieva balsi. Un tad, ja tu esi savā garīgajā ceļā piedzīvojis Dievu, tu tiešām dzirdēsi to balsi vēl un tu ilgosies pēc tā, dzirdēt atkal un atkal to, un nekad nesajaus to ar visādām citām balsīm. Tās citas balsis, piemēram, ir mūsu kaut kādas miesas tieksmes, vai kaut kādas citas ideoloģijas, vai kaut kādi glaibojoši komplimenti vai kaut kas vēl. Bet tieši tā Dieva balss, viņa tik neatkārtojama, tik īpaša, kas mūsu dvēselē liek īpaši justies. Un tāpēc tā augstā, tā cilvēka dvēsele, kas ir šo balsi jau sadzirdējusi, viņa atkal un atkal ilgojās pēc šīs balss. Atkal viņu dzirdēt, atkal viņai atsaukties, būt kopā, un tās ilgošanās ir lielas. Un tāpēc šī alegorija par labo ganu ir šajā pastorālajā nozīmē, kā Dievs mūs vada, kā Dievs mūs uztur, bet arī baznīciskajā nozīmē, jo šī Dieva balss ir centrā. Šī Dieva balss ir baznīcas centrs. Mēs šeit esam sapulcējušies ap Dieva vārdiem un sakramentiem, un tas ir labais gans mūsu vidū. Un tāpēc viņš saka, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Labais gans ir mūsu vidū. Šodien viņš ir mūsu vidū, kad mēs esam varbūt kaut kādā citā domu biedru lokā sanākuši uz mazu lūkšanas brīdi, vai kā citādi bībeles stundā, vai kur citur, tur viņš ir mūsu vidū, jo tāpēc mēs esam sanākuši, lai lūgtu kopā, lai aizlūgtu, lai dalītos pārdomās, tad viņš ir mūsu vidū. Un tas ir baznīcas centrs, pats Kristus mūsu vidū. Un jāsaka, šis labā gana tēls arī ir par to, kad mēs nevaram bez tā, mēs bez tās ganīšanas nevaram. Tas avju un gana tēls ir visai, varētu teikt, runājošs ar to, ka avis vispār jau ir diezgan tādi nelieli, bet diezgan dumji dzīvnieki. Nu, viņam vajag to ganu. Viņas bez gana nemaz nevar. Mums tas nozīmē, ka cilvēka dvēsele ir tāda, kurai patīk aizmaldīties. Nu, pats visam vienkārši piemērs ir, mēs klausamies, kaut aiz prediķi, piemēram, mēs klausamies, ja ir interesants, tad ir forši, bet ja nav interesants, vai arī tur ir daudz teoloģijas, tad mēs aizdomājamies par to, ka mēs iesim mājās, un mēs tur cepsim pankūks, un tur man atbrauks ciemiņi, un tur ir kaut kādi pienākumi, un kā es tikšu galā ar to visu, un kā es satikšos ar saviem draugiem vai draudzenēm, un mēs jau esam jau kilometriem tālu no tā, kas atrodas šeit. Ja? Un tā ir tā mūsu būtība, ka mēs aizmaldāmies. Un tur arī ar tām avīm ir tā, kad izrādās avis esot tādi dzīvnieki, kuras, ja piemēram tur ir tas aploks, tad viņas staigā pa to aploka malu un meklē, kur aplokā varētu būt kāds caurums. Un tad viņas tajā caurumā spiežās iekšā un kamēr izspiežas laukā no turienes. Un tad, kad viņas tiek laukā, viņš jau nemaz tur tā nemaz nestāv, bet viņas diedz prom. Un jo viņas ir tālāk, viņas skrien aizvien tālāk, un līdz kamēr kaut kur viņas iekrīt. Un savukārt, kad avis iekrīt kaut kur, viņas spēj tikai nedaudz tur blēt. Un savukārt, kad ienaidnieks uzbruk, tad viņas pieplūk pie zemes. Viņas nemaz nav tāds, kas baigi bēg. Un tāpēc avis ir tādi, kuras viegli var kļūt par laupījumu. Un tāpēc arī šis gans ir vajadzīgs. Gans, kas dod drošu vidi, gans, kurš ierobežo, gans, kurš dod mērķi, dod jēgu dzīvot, dod jēgu, dod labu kontekstu, vēd uz mērķi, kas ir zāļainas ganības, kā 23. psalms, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties leknās, jeb zāļainās ganībās, viņš man tātad dod dzīvei labu mērķi, viņš manu dzīvi dara bagātu, viņš manu dzīvi dara tā, kad man nekas netrūkst, kad man ir labi. Un kad Dievs vada cilvēku,
Viņš nevis aizved viņu pārbagātībā, jo tas arī ir kaitīgi, bet viņš dod tik, cik ir vajadzīgs. Viņš dod to, kas ir vajadzīgs. Viņš dod to, kas ir vajadzīgs. Dieva žēlastībā mēs piedzīvojam šo Dieva gādību par mums, ka viņš dod tieši to, kas vajadzīgs. Jo nevelk latviešiem ar tādu parunu, ka Dievs nav mazais bērns. Viņš dod mums to, kas ir vajadzīgs. Viņš dod to, kas ir pēc viņa gribas. Mēs vienmēr prasām kaut ko vairāk. Mums ir kaut kāda sava vīzija, ko mums vajadzētu. Bet bieži vien tā vīzija ir diezgan, nevisai pareiza vai nevisai veselīga. Bet Dievs dod to, kas ir pareizi un veselīgi, kas dod spēku, kas dod vairāk mīlestību, kas dod vairāk labumu ne tikai tev, bet arī tiem cilvēkiem, kas ir ap tevi un kopā ar tevi, kas vēl būs ar tevi. Un Dievs redz to perspektīvu gan telpā, gan laikā. Viņam ir šī apredzība, tā redzēšana aiz stūra, kā mēdz teikt, ja? Apredzība ir, ka tu redzi mājai tajā otrajā pusē. Cilvēks jau nezina, kas tad būs aiz tā dzīves nākamā pagrieziena, bet Dievs zina. Un viņš jau šodien dod to, lai tu varētu tajā nākamajā dzīves etapā, tajā dzīves pagriezienā, kas varbūt būs kritums uz leju, varbūt stāvs kāpums uz augšu, bet varbūt tev tur sagaida purvis, un varbūt mešs, un varbūt tūsma, bet varbūt laime, prieks un draugi. Un to tu vēl nezini, bet viņš zina. Un viņš tev dod to šodien, kas tev rīt ir vajadzīgs. Un mēs esam tādi savis. Un es domāju, kas mums iedvesmo, es domāju šeit nākot, es nebiju uzrakstījis, bet es domāju, kas mums iedvesmo šajā alegorijā par labo ganu. Es domāju, ka tas, kas iedvesmo mūs, ir šī dievišķā mīlestība, šī dievišķās rūpes, šī dievišķā žēlastība, nepelnītā žēlastība. Tā, ka viņš par mums tā gādā. Tāpēc ir šis labā gana tēls, viņš ir tāds iedvesmojošs, jo viņš ir labais gans. Viņš ir tas gans, kurš pat arī par spīti tā savas neapdomībai, grēcīgumam, spējai atkal kaut kur pazaudēties. Viņš par spīti tam, viņš apžēlojas, viņš ved mājās, viņš ceļ uz saviem pleciem un priecīgs nes mājās. Tā kā Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā tur ir tas tēls par to priecīgo ganu, kurš visu pamet, lai atrastu to vienu avi. Un tad priecīgs viņu nes uz mājām un saka visiem draugiem un kaimiņiem, es savu avi esmu atradis, tā bija pazaudējusies, es viņu atradu. Un katrs no mums mēs esam bijusi tāvas, kuras dēļ viņš atstāja un meklē tevi, atrod tevi, ceļ uz saviem pleciem, ārstē tevi, palīdz tev atkal nostāties uz kājām, atrast to iespēju, ko tad nozīmē nostāties uz kājām un atgriezties mājās, atgūt dzīves jēgu, atgūt mieru dvēselē, atgūt kaut kādu motivāciju, atgūt iekšēju tādu dzīvību, atgūt saikni atkal ar Dievu. Tas ir tas, kā viņš mūs gana. Un tas ir tik iedvesmojoši un skaisti. Un tas ir labi, kad baznīcā mums ir labi, ka mums ir mūsu mācītāji, mūsu gani, mūsu līderi, bet aiz tā visa stāv tas īstais labais gans, uz kura var paļauties 100%. Uz cilvēkiem mēs nevaram tā paļauties. Cilvēki ir kļūdaini, viņi ir grēcīgi, viņiem pašiem savas tur problēmas ir un savas nepilnības, un viņi paši ar to visu cīnās. Mums ir vienmēr kaut kā jāņem, jāņem korekcijas, jāsaprot, tas cilvēks, viņš ir cilvēks. Mēs nevaram pieķerties mācītājiem, priesterim, sludinātājiem, jo viņš ir cilvēks. Mēs varam pieķerties Kristum. Grūti ir tā pieķerties vienkārši Kristum, vieglāk ir pieķerties cilvēkam, jo cilvēku mēs redzam, viņu varam aptaustīt un dzirdēt, Jēzu mēs tā neredzam. Bet caur to visu kalpošanu, kas notiek baznīcā, runā šis īstais, labais gans. Caur to, kas tiek realizēts draudzē, dievkalpojumā, visā, kas notiek, runā šī labā gana balss. Un svētīgi ir tie mācītāji, tie kalpotāji, kas ļauj Dievam runāt caur viņiem, piemēram, mēs jaunos mācītājus mācām Lutera akadēmijā, mēs sakām to, ka
mērķis nav, lai tava draudze tevi seko, bet lai draudze seko Kristum. Mācītāja Jāmanta mērķis ir būt kā ceļa zīmei, kurš parāda līdz debesu valstībai 50 kilometri. Līdz debesu valstībai Kristus ir vienas lūkšanas attālumā. Svētajā vakarēdienā Kristus žēlastība ir iespējams dabūt. Un tā mācītājs ir tā norāde, tas palīgs, tas līdzgaitnieks, tas kolēģis, vecākais, kas ar tevi ir kopā, tas, kuram ir tās pilnvaras dotas uzlikt rokas un atlaist grēkus, bet atlaidējs, grēku atlaidējs un piedevējs ir tikai Dievs. Un tas, kas dod tavu žēlastību, ir tikai Dievs. Un tikai Kristu mēs atradīsim redējumu, un tikai pie viņa ir mūsu dvēseles miers un prieks, un viņš tātad ir tas labais gans. Un tas ir labi, ka mūsu baznīcā ir šie visi iestādījumi, kas tikai norāda šo brīnišķīgo Dievu žēlastību, uz viņu piedošanu, uz viņa mīlestību, uz viņa nesautību, uz viņa noliekšanos pie mums, uz to, ka viņš ar mums ir vienmēr klāt, vienmēr līdzās, mums saprot, mums piedod, mums dāvā spēku. Lai tas mūs iedvesmo un stiprina. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.